Alūksnes dzelzceļa stācijas kvartāls jau vairāk nekā 120 gadus ir nozīmīga pilsētas daļa, kopš Šaursliežu dzelzceļa izbūves. Tā ir vieta, kas savieno pilsētu ar citām vietām, cilvēkus savā starpā un varētu teikt arī laikmetus un laiku. Tagad šo vēsturisko teritoriju papildina Alūksnes putnu fermas dāvinātie 26 sīkzobaino kalnu ķiršu kociņi jeb sakuras, kas pavasaros priecēs gan alūksniešus, gan pilsētas viesus. Jau vairāk kā pirms 100 gadiem dzelzceļa virsvalde aicināja dzelzceļniekus sakopt savus dzelzceļu staciju apkārtnes. Tā laika stacijas priekšnieks Pēters Ruņģis pats izaudzēja ābeļu stādus, kurus dāvināja dzelzceļam un iestādīja šajā apkārtnē. Noteikti tas bija laiks, kas priecēja tā laika iedzīvotājus. Tagad mums ir jauni koki, kas priecēs mūs un arī nākamās paaudzes. Tagad šī skaistā tradīcija tiek turpināta mūsdienīgā un ilgtspējīgā veidā. Alūksnes putnu ferma, kas atrodas Alūksnes pievārtē Ziemera pagastā, vienmēr bijusi cieši saistīta ar pilsētu, tās cilvēkiem, svētkiem un ikdienu. Ideja par stādījumu parku radās no vēlmes izveidot vietu, ar ko dalīties ar pilsētniekiem, radot ko skaistu un paliekošu. Un šopavasar šī iecerē kļūst par realitāti. Mēs jau ilgāku laiku runājam ar pilsētu par kaut kādu līdzīgu projektu, jā, ka tiešām, teiksim, attīstoties, šobrīd esam nonākuši līdz tādam posmam, kā sākam pievērsties arī vides jautājumiem un arī, kā lai saka, apkārtējas vides sakārtošanai. Un tad, kā lai saka, bija ideja tieši šeit stādīt kokus. Droši vien, ka meklējam kaut kādus tādus ziedošus kokus pavasarī, jā, un izvēlējamies viskaistāk ziedošos kiršus. Ļoti ceram, ka tās prieces pilsētas iedzīvotājus katru pavasarī un būs tāda vieta, kur atbraukt, pafotografēties, varbūt arī katru pavasarī. Lai šo ieceri īstenotu, palīgu netrūka. Talkā nāca kupls skaits entuziastu un atbalstītāju. Koku stādīšanā es gribu teikt paldies pirmkārt dāvinātājiem. Putnu fermai piedalās arī pati putnu fermas darbinieki koku stādīšanā. Un arī piedalās pašvaldības administrācija, turisma centra cilvēki, apsaimniekošanas iestādēs Podra un arī dārzniecības progas. Alūksnes Bānīšu stācijas ekspozīcijas centra vadītāja Dace Bumbiera Augula atgādina, ka mēs katrs ar savu ikdienas darbu padarām savu vietu skaistāku, nesam tās vārdu pasaulē, un neviens cits par mūsu mājām nerūpēsies tikpat labi kā mēs paši. Tāpēc viņi izsaka lielu pateicību ikvienam, kurš pieliek savu roku, laiku un darbu, lai Alūksne būtu tāda vieta, kurā patīk dzīvot.